Čau, čau, kakao draugi! Gatavoju pusdienas, lieku klāt garšvielas un pēkšņi atcerējos vienu lietu, ko nodomāju, kad pa garšvielām un garšaugiem jāpadalās, jo ļoti bieži sastopams jautājums ir, kādas garšvielas likt klāt pie kakao, kādas ir nozīmes, kādas ir kombinācijas. Tas, ko es jūtu svarīgu nodot, tas ir atgādinājums par dziļāku garšvielu, garšaugu un augu uzlūkošanu, to, ko mēs liekam klāt. Ne pēc tādiem ārējiem skaidrojumiem un interpretējumiem, jo, protams, tas ir nozīmīgi, tas ir svarīgi, tas ir interesanti, tas ir vērtīgi, tā teikt, nočekot, ko tad es esmu izvēlējusies un ko tas varbūt liecina par kādu veselības stāvokli vai kādu enerģētisko stāvokli. Bet atceramies, ka garšaugs, garšviela ir aktivators, pastiprinātājs, tās arī ir zāles, ja tā arī ir augu medicīna. Līdz ar to nemitīgi lietot kādu garšvielu, kaut vai kanēlīti pa karotītei, ja? Vai vēl kaut ko pie kakao, vai tāpat, ka jau ēdienas gatavot, ja? Tad ir jālūko, jāsajūt, vai šī te aktīvā viela, kā viņa iedarbojas uz manu organismu, vai tas man šobrīd ir svarīgi un vajadzīgs. Tāpat tās kā ugunīgas, ja, dažādas garšvielas un garšaugi. Līdz ar to uzticies intuīcijai, ver vaļā un šo te intuitīvo prasmi izvēlēties garšaugus un garšvielas, sajust, kāda ir ietekme, kā tas savienojas ar kakao kopā. Un tāds ieteikums varbūt arī aicinājums pārlieku ilgstoši neaizrauties ar kādu garšvielu lietošanu, tā teikt, neapzināti. Lūko, seko līdzi, sajūti, tā kā analizē līdzi un atceries, ka tas, kas dar vienam, var nederēt tieši tavam fiziski, emocionāli un garīgam stāvoklim. Katrs esam individuāls un ir tādas universālas garšvielas, bet ja mēs sadarbojamies ar garšaugiem un garšvielām arī kā ar nolūku, ar medicīnu, vispār atceramies, ja, ka tas, ko mēs daram, ir milzīgs nolūks, milzīga enerģija, ko mēs varam ieguldīt kaut ko gatavojot. Tāds mazs atgādinājums, bet, manuprāt, vērtīgs.